Dubļos rūtītākie trapenē savā starpā cīnās 3 dienu garumā. Autošosei biķerniekos aizdīta ar neprātīgām sadursmēm. Tas nu ir noticis. Latvijas trofīreļu čempionāta 5. posms Alūksnes pievārds Trapens pusē ir norisinājies. Šīs sacīkstes tai pusē noritēja zem Ziemeļeiropas čempionāta karoga, tāpēc tās šogad bija viskuplāk apmeklētās dubļu sacensības. Spēcīgs braucēju sastāvs bija ikvienā klasē, tostarp sēriveida mašīnām vistuvākajā ieskaitē. Tur pēc 4. uzvaras pēc kārtas šo sezonu tiecās Alvis Petersons, taču rekā. Pirmajā dienā finišēts ārpus labāko trīnieka. Ko citu izdarīs, ja viens ritens negriežās? Stūri negriežās, puses nolauz pašā sākuma posmā. Tajā aplī tur kalnijā jābrauc, kaut palicās gaisā un kaut kas nokrakšķēja laikam. Pēc tam brauc un negriežās stūri un visi riteņi neiet un tad lēnā garā tad galvenais, ka tik līdz finišam. Pēc pirmās dienas līderos bija igauns Tomas Karps. Par šādu panākumu jāpasakās labajam rezultātam leģendas braucienā. Tur ātrumu noteikusi cīņa ar mūsējo Dzintaru Urniežu. Здесь пару километров назад там они догнали нас. И там у нас строп, там что-то случилось там с лебедкой. Там самешь время. Jā, otrais leģendas pārbaudījumā pieminētais Urniežus. Vienu brīdi Karps mums aizgāja pa priekšu, tad mēs atkal viņu apsteidzām. Labs tāds 2 spēle bija. Kur jūs tā apstājāties? Mums tur sanāca maldīšanās pa vienu zaļu pļauju, un principā tur diezgan daudz laika arī pazaudējām. Mēs pēdas atstājām, un, protams, nākošais jau ir daudz vienkāršāk. Prieks par šī sportista optimismu, kaut vai vienu pārbaudījumu iepriekš, Alūksnes dubļu apļos Urniežum nācās paklupt. Turienes purviņā viņš iestika pirmais, tāpēc nākamajiem parādot, kur nav jābrauc, sekotāji viņu apsteidza. Nekas, tik grūtā disciplīnā kā šī, prieks ir arī par finišu, kaut vai ieklausaties vēl lielāka neveiksminieka Andra Būša vārdos. Mums komandai jau patika ļoti. Tur brauca, skatījās, priecājās, kašķējās, viss kaut kas bija. Mums ir aizmugurē viens kašķīts, te priekšā vēl viens kašķīts. Viss kārtībā, mēs bļaujam viens uz otru. Būšu uzkāpa uz trofīreidos ierastā grābekļa. Mašīnas kabīnē viens par otru ir gudrāki, un tādēļ pie iestikšanas tiek kāds vainots. Šo slimību izslimojuši visi, un daudziem tās vairs nav. To vidū arī Viktors Pahomovs, stūrmanis, pērnējai laureāta ekipāžai no prototipu ieskaitas šogad sēdies pats pie stūres, un viņam orientēšanās zonā bija nopietnāki pamatojumi, kāpēc viņš 1/4. Beidzamo stundu tā vietā, lai paņemtu 5 punktus, nepaņēmām nevienu, uzvārījām. Stūrs pasmanātājs izbeidzās. Tas, ka gribējām 100 metrus nogriezt. Jaunai mašīnai! Trofīreidos viena gonka un jau nav jauna. Priecīgāk no orientēšanās zonas izbrauca Ingas Millers stūrmaņi. Inga bija šiem likus turpināt cīņu vieniem, jo pašai bija sāpes pakrūtē. Un pirmo reizi pie stūres viņa nebija peļami, gūta 3. vieta. Uz Vinčiņu nācās diezgan daudz pabraukt. Un ne tikai tur tajā galā arī žurkas labi dzīvo, jā, tā kā mašīna guļās iekšā ceļā, bet, visumā labi. Ringu būtu ātrāk? Ja 3. komandas biedrs un tāds pilots kā Inga, tad mēs būtu pirmie. Otrais orientēšanās zonā igauns Arto Kunaps. Viņš gan netiecās vairs uzvarēt. Bijis jau bija paspēlēts dienu iepriekš. 3 stundas pazūdot no visu redzesloka. Izrādās, viņi nav tikuši ārā no upes. К сожалению, мы были медленные, и вот самые большие, эти ТР-3, успели раньше нас туда на последнюю яму, вот, и они туда копали, так что 2 раза больше яму, чем там раньше было. Kamēr runājām, finišā iebrauc Petersons. Pirmā ziņa no viņa puses šokēja.
Orientēšanās zonā pārspēt visi, taču kā, ja nav pabūts visos kontrolpunktos? Ja tev tur nav jābrauc, labāk nav ko braukt, ja tu vari palikt uz ilgu laiku vai kaut ko salauzt, vai arī noslīgt. Bet mēs jau tādu vairākus punktus paņēmām, ko neviens nebija ņēmis. Tā kā cerība varbūt nemaz tik slikti nebūs. Nevar saprast, kā izviņšoties, kā tur apgriezties. Var pazaudēt ļoti daudz laika un jēgas nekāds. Nākamās dienas dubļapļos par līderiem izkristalizējās citi, kaut vai Pahomovs. Te bija ātrs. Ja vien nebūtu piekaras defekts, viņš te būtu otrais. Kaut kas kaut kur atskrūvējās, aizķērām, beigās novūza knapi otro apu tieši nofinišējām jau ar riteņiem šitādiem kalnā augšā. Ar kāju piespēr viens no stūrmiņiem? No, mēģinājām, bet droši vien mēs paliktu kaut kur un tur vēl 2 stundas mēģināt tikt ārā no meža. Nav ko bēdāt. Alleža ātrajam Guntim Lukševicam šī sacīksta vispār nevedās. Kad pēdējā dienā vajadzēja atspēlēties, čiks vien sanāca. Caur mežu dzirdēju to skaļo izpūtēju balsi, bet... Kaut kur tas izpūtējs pazuda, jā. Izpūtējs bija, bet kaut kur tā dziesma pazuda. Nevar saprast, kāpēc. Jā, pret kalna gala kaut kur apstājāties. Kas kā? Jā, kad kaut kāda slīpuma mašīna dabū īsti neiet. Lidotājs te bija Urniežus, kas smieklīgi pret beigu galu daudz nospļāvās par savu rezultātu un nāca pat palīgos Dzintaram. Godīgi sakot, es biju pārsteigts. Manējie jau izvilkuši viņi, redz tikai 3 ēnas pieskrien. Davai, brauc! Uzstūm tajā stikla kalnā jau viņš mālains? Ja? Viņš nav mālains, bet tāds viltīgs riepas ir, kad pilns ar dubļiem, tad īsti neiet. Petersonam gan bēda. Pirmoreiz mērojot dubļu apli, viņš 1/4. Vārds stūrmanim. Striķis trūk, būtu jau bijis labāk. Bet sasējām tādu kamolu 11 metri palika no striķa. Kā tad kalnā tikā? Caur bloku, pamazām. Kur arī izmantojām? Nē. Nebija vajadzības. Redzat, cik mierīgs skats uz dzīvi ir pieredzējušiem vīriem. Sekoja taču dubļu apļu otrais piegājiens, un tajā uzvara Petersonam. Bija jau nojausma, kur Niežus paklups. Tā arī bija. Dzintaram nobeidzās ģenerators, tāpēc Petersons mājā atgriezies, kā joprojām labākais sērijveida mašīnām vistuvākajā ieskaitē. Par kvadrciklu cīņām stāsts vienkāršāks. Pērnais čempions Mārtiņš Lilienfelds nevēlējās piekāpties reiz prototipos braukušajam Normundam Mačinskim. Mierīgi nav aizvadīta kaut vai pirmā diena. Tajā kļūdu leģendā viņš ātri atkodas un uzvar rokā. Kļūda bija leģendā bišķiņakā, un tad arī aizgāja bišķi ne tā. Tu mums to karti grūti lasi? Tā jau gluži nav, gatavojāmies, bet kaut kādas kļūdas arī puses izlec ārā viena kalnā, un tad arī tur tā bija kā bija. Otrajā dienā gan nekā. Orientēšanās zonā nācies vadīties pēc prastākās kartes. Šādi priekšā paspruka Bačīnskis. Redz, kāds mums kompis skaists ir. Pieskočots, tāpēc arī tik sūdīgi iet mēs ar kartīti. Sežu drošinātais kompim kaut kas aizgāja zīsi. Neko. Lilienfelds no uzvaras orientēšanās zonā atvadījās purvā, vai arī Bačinskim tas bija sarežģīts. Nē, tas purs nebija tas sarežģītākais. Vairāk tā upe un tie krūmi, tas priekš kvadrs, tas nav tie 3, kur paņem taisni pret punktu un brauc ar kvadru laustu ceļu, tas ir ārprāts. Nekas, arī trešajā dienā Normunds pirmais, un šādi tieši viņš trapenēja uzvarētājs. Brīvajā klasē no sērijveida autodetaļām pēc šīs sacīkstes rokas stiepiena attālumā no čempiona titulu ir Armands Apsītis. Sacensību viņš iesāk teicami, kaut vai leģendas pārbaudījumā pievērēti visi sīkstākie pretinieki, arī Aigars Mizga. Viņš palika purvā tā kā aiz mums, un pēc tam vairāk neredzējām viņu. Jūs purvā trietā esat ātrāk nekā viņu divatā. Varbūt tur bija tā, ka veiksmīgāk trajektoriju izvēlējāmies, jo tur citi uzsēdās uz celmiem, netika uz priekšu, mums tā kā diezgan viegli aizgāja. Mizga uzrāvās uz Lilienfelda norādīto kļūdu leģendā. Par to stāsts no Aigara puses. Tur baigā kļūda bija īstenībā leģendā tur tajā. Tur nevajadzēja tur braukt, un tur mēs pazaudējām kādu stundu, kamēr izkūlāmies no tāda bebru dambe, tur dziļš, un tur mēs tā nokļūdījāmies. Pārējais liekas, ka viss normāli. Mizga nebēdā, jo šajā pārbaudījumā viņš piekāpās tikai 2 pretiniekiem – Armandam Apsītim un Romanam Jermalajevam. Ko par to visu saka pēdējais sportists? Чуть-чуть заблудились там, так были бы первыми. Ты можешь бороться с Апситом?
Они же 3, не Ви, 2. Сам понимаешь, что можем. Разогрелись, вначале немножко так, потом уже под конец разогрелись. Noskaņots uzvarēt bija arī Ivars Roze, taču viņam defekts stūres iekārtā un pirmā diena ārpus labākajiem. Leģendas sākumā mums tāda tehniska problēma, kā jau vienmēr, viens stieni nolauzām, un tā mēs visu leģendu nobraucām uz štropītēm. Mums ar štropītēm noštarpējām, un tā mēs lēnā garā dudinājām. Visi saķērām tādas pašas, un pēc tam mūs lec ārā, un tā jau 3 reizes pārtīnām, un tā mēs tikai tagad tā, lēnā garā tikām līdz finišām. Roze toties teicam uzsāka nākamās dienas orientēšanās pārbaudījumus, taču šeit tev. Mums bremžu nav, bet es pat brīnos, kāpēc. Bet bija tā, ka nav vispār. Ai, tad vajag! Es jau vienreiz viņam uzbraucu. Vēl metru, au! Neteikšu tā vārdu. Nekas arī apsīts todien bija ķerams. Purvā viņš izvēlējās radīt jaunu šoseju, aizviņšojoties aiz koku biezokņiem un ar spēku tos raujot ārā, taču šāda taktika neataisnojās. Pret koku nosprūdām, vienkārši neredzējām un atdūrāmies. Nācās vinčoties aizmugurs un mēģinājām tad savādāk tikt priekšā. Uz aizmuguri jau vinčojās tikpat ātri kā uz priekšu? Nē, 2 reizes lēnāk. Caur 3 jau vinčojas uz aizmuguri. Bija vienalga labi, kā nopratāt. Apsītim ir liela priekšrocība. Viņam palīgos ir 2 vinčsvīri, tādēļ, kamēr citiem stūrmans vēl tikai rāpjas ārā no auto, lai nofotografētos pie attiecīgā kontrolpunkta. Apsītim viens palīgs jau mirkst Varžu dīķī. Katrā ziņā apsīšu tās dienas tuvākajiem sekotājiem savu ķibele. Daudz laika zaudēts, vispār saprotot, kur jābrauc. Не дружим, с компьютерами, там туда-сюда, машина может, с компьютерами не может. Тяжело, поэтому так что. Какой-то дефект тоже был? Какое-то масло спросил? Что-то там показалось. Лампочка загорелась, а потом сама или перегорела, или что. Едем пока нормально все. Так что. Cerot, ko saglābt, orientēšanās disciplīnā uz vienu roku bija Inns Freibergs ar Aigaru Mizgu. Diena iesākta, viens otram palīdzot, un šādi viņi bija ātrāk par pārējiem. Šis jau džentelmeņa sporta veids, vienam otram jāpalīdz. Un tas tev nāk par plusu? Protams, tajos grāvīšos 2 tā daudz ātrāk gāja tos punktus vākt, nekā vienam meklēt kokus un arklu vilkt zemē iekšā. Tur, kur 2 tā vajadzēja, tur bija labs komandas darbs. Freibergs gan pret dienas beigām ar sev raksturīgo dūmu mākonu izpūtēju aizmuka no Mizgas. Iemesls šai nodevībai saprotams. Stūris pastiprinātais neiet, stūris smaga, grūti, lēni jābrauc. Nezinu. Ir slapi. Ko darīt? Bišķiņ jāpastūrē arī. Biceps ir tagad stīra? Vajadzētu būt. Jau sievai patiks? Varbūt. Freibergam gan labais rezultāts orientēšanās disciplīnā neko nedeva nākamās dienas dubļapļos. Trapenē tie pirmo reizi bija grūti, tām piekrīt Inns. Ir braukts, jā, bet ne tik smagā formā. Tie stāvi jau upju krasti nebija tajā laikā, kad sākās. Un kā padevās? Padevās it kā viss bija labi, bet pēdējā aplī braucot viņšai sakavas mehānisms aprāvās riņķī un palikām bez viņš. Arī Roze nespēja pietuvoties līderiem sacīkstes noslēdzošajā dienā. Latvijas ekonomika spiež mums pirkt savādāk degvielu nekā līdz šim. Līdz ar to mēs esam ielējuši ne tādu degvielu, filtrs ir ciet un dabujām mainīt filtrā. Līdz ar to jaudas pietrūka, netikām līdz galam. Vairs nesanāca mums rīvēties ar Armandu, vairs tāds adrenalīns bija, kā sen tāds nebija bijis. Pieminētais Armands ir šogad favorītos esošais apsītis. Dubļapļos viņam pārsvars bija pārliecinošs, apli pēc apļa, bēgot no konkurentiem, kā no paša nelabā. Par trajektoriju iebrauc, par to arī visu laiku turpināja. Vienīgais, kur bija jālaižās upē iekšā, kā visi bija gatavi tikai viņš. Pirmajā aplī domājām, pamēģināsim, kā būs. Veiksmīgi iebraucu, bet vairāk pārējos apļos neriskējām. Ja, tur diezgan laika pazaudējām, jo visu laiku viņšā gājām. Sapratāt, kraujā pie upes drošāk bija aizkabināties aiz kokiem. Tas bija labākais risinājums, jo to nedarot, otrajā piegājienā Roze nokūleņoja no stāvā kāpuma. Šādi uzbrukuma pozīcijās apsītim atradās tikai Ермолаевs. Kāds viņa stāsts? Чуть-чуть ломались там, мелочи. Трос порвался. Какой трос? Лебедки, веревка. Там пока то все, пока завязали. Потом стартер сломался, раздатка чуть-чуть. Nekas.
Pēdējā dubļa apļu mērošanas reizē Jermolājevs pirmais, šādi viņš Trapenē labākais brīvajā klasē. Pēc reklāmas pauzes esam atgriezušies tajos pašos Trapenes dubļos, kurus izbaudīt bijis prieks lietuvietim Ričardam Malaiškam no prototipa ieskaites. Viņš šo sacīksti atkūlās no Viļņas, tāpēc jautājām, vai ir tā vērts? В Литве практически таких трасс нету, поэтому мы так далеко к вам и едем. Потому что в Литве очень население разброшено, и практически каждый километр ты подъезжаешь в усадьбу, где уже стоит с вилами мужик и метится в тебя. Lietuvietis gan prestižākajā trofīreida ieskaitē nebija pirmās vījoles spēlētājs. Uz to tiecās cits viesis – Ilja Saveļjevs no Krievijas. Pirmajā dienā viņš leģendas braucienā trešais. Очень динамичный, отличный спецучасток, интересный. Ну, вот ночь немножко, тоже усложняет, поэтому интересно. У тебя нету прожекторов? Не, фары светят отлично, но ночью всегда чуть сложнее, все кажется страшнее, тяжелее. Uzvarētajos leģendas pārbaudījumā igaunis Hardo Mere, tas vienkārši bijis pateicīgāks viņa braukšanas stilam. Мы так быстро уехали, что, наверное, уже они не нашли, но не знали, по какой дороге мы уехали. Темп хороший. Гонять по такой трассе, если еще легенд совпадает, это еще лучше. Starp citu, Trapenē pirmo reizi šogad Latvijā atrādījās pērnais mūsu valsts čempions šajā ieskaitē igaunis Tarvo Klāsimē. Tiesa tagad no pērnās dominances nav vēsts. Трудно было. У меня амортизаторы старые, очень плохо кататься. Надо поменять. Следующая гонка, надеемся, чтобы уже новый будет. Новые как в цене в машине? Да ты что, много дешевле. Šādu otrais mērs pirmajā dienā finišēja Edvins Vanzovičs duetā ar trofīreidā pēc balss skaļāko stūrmani Artūru Melni. Tieši viņš brīnās, kāpēc pārējie leģendas braucienā ir maldījušies, jo viss bijis skaidrs, lasot savu rindiņām. Es godīgi sakot, īsti nesaprotu, kāpēc un kur pārējie nomaldījās, jo ja pat bija kur nokļūdīties, tad tādā pašā momentā tu varēji pat pabraukt atpakaļ un atrast vietu, kur tu esi nokļūdījies. Brīnaties, kāpēc līdz šim brīdim neesmu pieminējis mūsu pirmā numura zvaigzni Vilnu Zeizu? Atbilde vienkārša. Pirmajā dienā viņš no skatītāja redzes loka pazuda tehniska defekta dēļ. Mums izbeidzās sajūgs. Un paveicās, ka mums sajūgs izbeidzās upē, kas atrodas blakus šosejai. Izbraucām uz šoseju un braucām remontēties. Domājām, ka paspēsim pabeigt, kaut ar sliktu laiku, bet remonts bija diezgan ilgstošs, tāpēc nefinišs. Jā, uz līderu kļūdām gaidīja kaut vai Mārtiņš Stiprais. Ar auto divreiz mazāku kā citiem ātrs nebūsi, bet vienalga tik ieturēts prātīgs ātrums un iegūtas vietas, ko citi zaudēja, runā šīs vienības stūrmanis. Kas par lēnu? Braucam? Lai Vanzovičs uzliek parastos tiltus, un tad mēs pamērīsimies krāniņam. Mēs paskatīsimies, ko tie lielie kingi būs tur vēl salauzuši tajā galā. Mēs mierīgi pa lēnu. Spīts vīri patiesi kļūdījās. Mere jau pirmajā orientēšanās kontrolpunktā pamanījās noslīcināt savu auto. Она была где-то сюда, в этой месте. Какая ошибка? Неправильную трассу выбирали и утонулись то сюда. Мотор там открыли, воду выпускали из мотора. Pēc mēras kļūdas igauņu karogu tālāk bija jānes Klāsimē, taču viņš nebija tas īstais. Что здесь творится? Ой, хуёво, машина сломался, движок не работает совсем, какой-то воздух в системе, сила вообще нету. А через речку проехали, нормально было. Arī Saveļjevs iekūlās nepatikšanās, kad nācās vinčoties prom no kāda upē dziļāk esoša kontrolpunkta. Krastā auto apkrit uz sāniem, runā stūrmanis. Это обычный рядовой момент. Мы подлебедились, встали на колеса, поехали дальше. Самое главное в этот момент вовремя заглушить двигатель. Все, залебедились, завели мотор, поехали дальше. Šādu otrās dienas uzvarētājs bija Vanzovičs. Taktiski, pat vairāk reiz šķērsojot Merem liktenīgo upi, Vanzovičs
gan ar sevi nav apmierināts. Nu, lēni braucam. Gribētos vienmēr ātrāk. Kur tas iemesls? Nu, nezinu, visādi iemesli. Nogurums. Artūrs teica citus vārdus. Kā viņš tev nav kaut ko pabrīdinājis, tā tu vienmēr tos sūdzi savā. Nu, tā ir, es tāds esmu. Noslēdzošās dienas dubļu apļos Vanzovičam gan uzradās pretinieks Zeiza. Pirmo reizi gan pārstumjot tonnām dubļu zaudētājos Vanzovičs, taču nekas, kaut vai Saveļjevs šajā duelī nespēja iespraukties. Хорошие круги, интересные, тяжелые. Но не для этой машины и не для тебя. У нас все-таки лебедка электрическая, и это нам немножко мешает, но Зейза может с электрической. Надо подтягиваться. Zeizes priekšrocība bija kas cits. Viņš meklēja vieglāko dubļu forsēšanas vietu, un ja tam traucēja koki, tie tika gāsti. Sanāk tā, ka jāmeklē labākas izbraukšanas vietas, jo, diemžēl, riepu diametrs un vinčas ātrums neļauj mums, nemeklējot labākas vietas, uz aklo braukt pa trasi. Jā, bet brīžiem tādas egles šķeļ nost. Nu, nākas šķeļt, ko darīt. Starp citu ātrs dubļu apļos bija Andrejs Tračs. Tiesa viņu lidojumu apstādināja Kūlenis. Par to gan nepārdzīvot Trača blakus sēdētājs Induls Vīdušs. Tas vēstikls mums bija apriebies, ja? Viņš bija tik netīrs, ar viņu neko redzēt nevarēja. Ja? Loktīrītājs bija tikai viens jau palicis, ja? Tas bija šausmīgi. Un tā kā beidzot bildi parādījās, tad arī varēja braukt. Tā nu esam nonākuši pie šīs ieskaitas pēdējā cēliena. Zeiza, lai arī būdams ātrākais, vienalga bija ārpus spēles pirmās dienas ķibeles dēļ, tāpēc atlika tikai viens jautājums. Kurš būs vinnētājs? Vanzovičs vai Mere? Этот круг, который сейчас будет, от этого все зависит. Как там получится. Места все могут поменяться. Будет очень сложно сейчас. Потому что дождь был только большой. Легко не будет. Urā! Pēc dubļu apļu pēdējās mērošanas reizes uzvaru trapenē prototipu ieskaitē guva Mere. Tad nākamajos posmos čempionu tituls te vēl nav izšķirts. Augustā Biķerniekos vērojām pirmspēdējo sacīksti visā Baltijā esošajiem autošosejas čempionātiem, un te bija ko skatīt. Katrā ziņā brīvās klases līderis Vitālijs Kalmī todien bija statists. It kā jau viņu pozīcija aizstāvēšanai tika piesaistīts Igors Zubkovs, debitējot ar jaunu auto, taču nekā pussekundi ātrāks par visiem bija Igaunis Tonu Sammers. Pirmais brauciens vinnēts, un otrais arī būtu uzvarēts, ja Igaunis nepārsistu riepu. Šādi uzvara Marekam Matvejevam. Matvejevs, būvējot Edgara Eriņa dragrejas auto, saņēmis atļauju to izmantot autošosejā, taču tikai nu pat viņš uzdrošinājās piedalīties čempionātā, un pirmajā braucienā tieši viņš bija pirmais aiz Sommera, otrajā reizē līderis viņš pats. Šajos braucienos startēja arī startautiskās ieskaitas pārstāvi ar 2 litru mašīnām. Te duels starp Ata Veismanu un Uldu Timaku neizdevās. Timakam nepārtraukts sprausloja motors, tādējādi pirmais Veismanis. Startautiskajā klasē ar motoriem līdz 1,6 litriem pārsteigums. Dragreisā manītais Jānis Ciekals ilgi turējās pretī favorītam no Lietuvas, Mantam Neverdauskam. Beigās Ciekals padevās, taču vienalga. Ciekals bija ātrākais no te startējošajiem latviešiem. Pārējie drīzāk pārstāvēja otro ešalonu, kur par vietu zem saules cīnījās Ģirds Daugoviņš, Henrijs Grūbe, Valters Šulcs un Ralfs Sirmacis. Jā, rallī pasaules zinošais jaunietis piedalījās ar Arķomu Kočelmazašvilī mašīnu, un tieši viņam izdevās būt vaininiekam iespaidīgā sadursmē. Paši redzēt, cik baiss bija Valters Šulcs mašīnā. Otrajā braucienā Šulcs atspēlējās, tāpēc savstarpējos pārdarījumos neizšķirts. Redzējām arī nacionālās klases dalībnieks ar 2 litru motoriem. Te pirmajā braucienā toni diktēja Lauris Vīgants, kurš gan uzkarsušā motora dēļ bija spiests piekāpties Jānim Vankam. Otrajā iebraucienā savādāk. Līdera pozīciju spēja nosargāt Didis Spobe, taču vienalga dienas uzvarētājs ir Vanks. Vēsturisko Volgu klasē pārliecinošu sniegumu rādīja Normons Dobums. Pirmajā braucienā viņam uzvara, kas gan šķita neloģiska. Dobums taču startēja no pēdējās vietas, kamēr sevi jau pierādījušais Antons Dolgopolovs bija tālu prom no visiem. Taču Antonam šajā braucienā falšstarts. Nācās par šādu pārkāpumu iebraukt boksos, un pirmajā vietā nonāca Dobums.
Jā, arī stabili braucošais tā brīža līderis Ivars Janeks Dobumam bija pa zobam. Otrajā braucienā Dobums ar Dolgopolo tikās aci pret aci un atkal labākais Normunds, vai katrā līkumā sadzoties no Dolgopolo uzbrukumiem. Antons neriskēja viņu atzīt, kā nekā braucot uz naža asmens, Volgu nesavaldīt. To pierāda rallista Ivara Vasarauģa Sānslīda pirms biķernieku slavenākā pagrieziena Elkoņa. Tieši tā, arī Vasaraudzes te bija jaunā amploā. Starp citu, vēsturisko žiguļu ieskaitē pirmais Armands Balceris. Jā, pirmajā braucienā falšstarta dēļ viņš zaudēja Ronaldam Seņavskim, taču šā kā tā, Balceris te ātrākais.